Vēl pavisam nesen vīzija par koncertzāli Lielais dzintars bija, bet tā šķita tāda netverama un tāla. Bet dienu no dienas, sekojot līdzi koncertzāles būvniecībai, var redzēt, kā tā mainās, un šobrīd tiek izbūvēts jau tās pirmais stāvs. Uz doto brīdi ir pirmais stāvs, ņemot vērā arī, ja mēs skaitam arī vēl, tad ir 2 pazemes stāvi, un tad pirmais tagad tiek vēl būvēts. Uz doto brīdi situācija tāda, ka mēs jau mazliet tā kā apsteidzam grafiku, un tagad darba notiek ļoti raiti. Nereti ar pozitīvu ironiju būvnieki smēj, ka topošajā koncertzālē nebūs neviena taisna siena. Bet tas ikdienas darbu nesarežģi. Vienīgi ikviena konstrukcija un siena pirms un pēc uzbūvēšanas tiek nomērīta, kam piesaistīti profesionāli mērnieki. Būvniecībai laika apstākļi ir labvēlīgi gan visu ziemas periodu, gan tagad pavasarī. Un tieši tādēļ arī saspringtie darba un laika grafiki tiek pildīti un pat nedaudz apsteigti. Būvobjektā ikdienu strādā vairāki 10 strādnieki. Uz doto brīdi varētu būt kaut kādi 80 strādnieki, bet tā situācija tāda, ka ar katru nedēļu palielinās darba apjoms, un līdz ar to arī strādnieku skaits pakāpeniski palielinās. Kā jau sākotnēji ģenerāla uzņēmējs Sijā Merks solīja, būvobjektam maksimāli tiks piesaistīti arī Liepājas būvnieki. Šobrīd Sijā Vega 1 uzsākusi komunikāciju izbūvi, bet firma UPTK uzņēmusies sarežģīto darbu, lai uzstādītu un savienotu metāla konstrukcijas. Metāla konstrukciju piegādi noteikti saskaņot grafiku, kas ir sadalīta 5 fāzēs. Pašlaik mēs redzam pirmo fāzi, kas ir piegādāta objektā un kura tiek arī montēta. Visa konstrukcija montāža notiek pēc saskaņot grafiku kopā ar betonētājiem. Metāla konstrukciju uzstādīšana notiek stingri saskaņojot ar citiem darbiem, un visi darbi jāpabeidz līdz vasaras beigām, kad jau skaidri varēs redzēt, kā izskatīsies koncertzāle ar reālām tās aprisēm. Firmai UPTK ir liela pieredze metāla konstrukciju montāžā, tiesa tik slīpas konstrukcijas vēl nav nācies montēt, bet ja darot, visu varot izdarīt. Tas slīpums, prasa pagaidu palīgu konstrukcijas nostiprināšanai. Pagaidām faktiski mēs redzam to, ka nav jau kur viņas īsti nostiprināt. Viņas karājās visas gaisā. Un tas vēl būs vismaz kādi pāris mēneši, pirms parādīsies betona karkas, pie kā varēs jūgt klāt šīs konstrukcijas. Darbs nav no vienkāršākajiem, bet pieredze mums ir. Tā kā teikt, montāža ir lēna, precīza, precizitāte vajadzīga. Koncertzāle top un jau nākamajā vasarā plānots to nodot eksploatācijā, lai liepājnieki, Latvijas iedzīvotāji un ne tikai varētu baudīt augstvērtīgu mākslas un kultūras sniegumu. Vēl tikai var piebilst, ka koncertzāles vadība jau sākus plānot pirmās sezonas programmu un, protams, atklāšanas koncertu. Tiesa pagaidām neatklāja, kas mūs tajā sagaidīs.